Carmena. Es basketbolu spēlēju 9 gadus. Šķita kā izēja no visa, bet beigās sapratu, ka tas bija slasts, lai gan atrados 3 minūšu attālumā no mājām. Šī vieta manī dzen bailes. Ciemats Remte – vieta, kur pavadīju visas savas brīvdienas. Pirmos 2 gadus es uzaugu kopā ar mammu. Visu laiku pavadot pie viņas darbā, kioskā. Tad viņa satika savu vīru, puisi, kurš 20 gadu vecumā uzņēmās atbildību par mani un atļāva sevi saukt par tēti. Mamma mani veda uz dažādiem pulciņiem, lai man nebūtu jāpaliek mājās un jāredz Ome, kurai bija atkarība no alkohola. Ome strādāja tirgū, bieži viņai palīdzēju un viņu pieskatīju. Pirms 2 gadiem viņa nomira no vēža mūsu viesistabā. Uzaugu kopā ar 5 brālēniem. Nebija viegli būt vienīgajai meitenei starp puišiem, bet vismaz tagad es protu cirst malku un nomainīt ritenim ķēdi, ko bieži darījām Opja šķūnī. Opja Kačigarka bija mana mīļākā vieta. Tur es varēju skatīties, kā deg malka. Uzaugu ar opju morālēm. Neēst, kad esi ciemos, klusē un neatbildi. Uz virtuvi ej tikai tad, kad tur neviena nav. Būs pagājuši 2 gadi, kopš es viņu zaudēju, un es tam neticu. Šķiet, ka viņš joprojām sēž savā krēslā un skatās kara filmas. Es dusmojos uz sevi un ģimeni, jo, kad viņam palika slikti, mēs neizsaucām ātro palīdzību. Man palika opija mašīna. Viņš vienmēr teica, ka pasaules būs mans, taču es nekad nedomāju, ka šī diena patiešām pienāks.